Drošības sajūtu viņa mēģina iegūt tādā ziņā, ka viņai parādās nedrošība par to, ka kā tad viņa tālāk pašrealizēsies šajā dzīvē, ka nu jau viņa ir piesieta, ka viņa ir bērns, ka viņa ir ģimene, ka viņa vairs nav brīva un tā tālāk. Tas lielu daļu sieviešu, es nevaru runāt par visām, bet lielu daļu sieviešu padara nedrošas. No tā viņām ir krīzes, par kuru psihologi iet palīgā un ārstēt un vispār. Lai jums labāk, tad atrodiet hobiju kādu, sāciet nodarboties ar kaut ko paralēli, ģimenes lietām, vairāk pievērsieties savām lietām, kas jums patīk, nevis tur bērniem un vīram un ģimenei, bet tam, kas jums patīk. Sāciet ar pašizziņu, vai kā tu teici, personīgo izaugsmi nodarboties, Ar visu kaut ko sāciet nodarboties, lai tikai nav jādomā par ģimeni un jāuzņems atbildību par to visu. Tur mēs arī esam tādā, mēs dzīvojam sabiedrībā šobrīd. Es nesaku, ka sievietes ir pie kaut kā vainīgas. Es saku, ka mēs vienkārši dzīvojam sabiedrībā, kur ir daudz vīrusu, kas ir izplatušies jau visās mūsu dzīves jomās un pašā svētākajā, sakrālākajā, kas ir ģimene un kas ir mūsu pēcnācēja. Tur jau tie vīrusi ir. Tad tas ir sēklā, ko mēs dēstīsim savai nākotnē, jau ir vīrus, jau ir sabojāta tā sēkla. Vairumā gadījumos. Tad jautājums, kādu ražu mēs plānojam redzēt un ievākt nākotnē. Tāpēc ir jāsāk no sevis, no savas sēklas, no savas, teiksim tā, strādāt katram ar sevi. Sievietēm ir jāstrādā ar sevi. Neviens vīrietis sievieti nepārmainīs. Pārmainīs, bet tas būs sāpīgi, nepatīkami, un viņa iespējams būs labāka nevis priekš tā, kurš viņu pārmainīja, bet priekš nākamā, ar kuru viņa sēs kopā. Tādā veidā to var skatīties.